Kādreizējā gulbenieša Laura Karpova ģimenes piemājas dārzā Īrijā blakus puķudobēm nav siltumnīcas vai gurķu dobju, kā latviešiem ierasts, bet tur slēdz šķūnītes un paša būvēta nojumi. Līdztekus žāvētavai un dārza kamīnam te var redzēt spīdīgus katlus, dažādi izmēri caurulītes un krānus, te burbuļo, kūp un smaržo. Un nē, Lauras nebrūvē dzimtenīti. Šeit top viņa pēdējā laika lielākā aizraušanās – alus. Bet viņa interese par alus brūvēšanas procesu saistīta ar 3x3 sajietu Īrijā. To organizēšanā Lauras jau ilgus gadus darbojas, lai, dzīvojot svešumā, nepazaudētu savu latvisko gēnu. Vienmēr esmu bijis latvietis, bet ļoti daudz tā latviskuma ir saglabājies dēļ 3x3 sajietiem, kuros es esmu iekšā ar sirdi, ar dvēseli, ar ķermeni. Jau 14 gadus, jā. Tas ir tas, ko es daru te uz vietas, un tas palīdz man, un tas palīdz, es domāju, ka palīdz tādā ziņā, kad es dodu cilvēkiem atpakaļ ar to, ko es daru šeit uz vietas sakarā, ar to, ka tas sajiets tiek organizēts, lai ar uzglabātu to latviskumu, tradīcijas, nodotu tradīcijas tālāk, mācītu latviešu valodu un arī nodotu to pašu tālāk mūsu bērniem un arī citu bērniem. Ne tikai savā ģimenē, bet arī tu veicini citās ģimenēs to pašu darīt tālāk. Jā, tas latviskums paliek, viņš neaiziet. Maizes darbs man ir kaut kas pavisam cits, nepraktisks, teiksim tā. Es esmu projektu vadītājs un biznesa vadībā, es esmu menedžeris IT infrastruktūrā, tieši ar mākoņu vidi saistīts darbs. Vadu projektus, menedžēju budžetus, klientu un iekšējās kompānijas izmaksu optimizācijas. Savādākos vārdos sakot, es sēžu datos un Excelī no rīta līdz vakaram un mēģinu tikt skaidrībā, kā to visu optimizēt un darīt efektīvāk un labāk, ar mazāk izmaksām. Alus vārīšana tas palīdz, tāpēc, ka man profesija ir tāda, kas pieprasa ļoti lielu teiksim tā, kas tas ir neattieksme, bet koncentrēšanās spējas uz detaļām un uz sīkumiem, jo es strādāju ar klientu naudām, es strādāju ar kompānijas naudām, reizēm tās naudas iet 100 tūkstošos un reizēm miljonos, un tev ir jābūt precīzam, tev nav iespējas nokļūdīties. Un tas arī pāriet man, pieņemsim, alus vārīšanā. Ja tās detaļas, es ļoti uz viņām pievēršu uzmanību un akcentēju temperatūras visas un daudzumus un laikus. Tas viss vienkārši, man liekas, ka tas papildina viens otru. Lai cik tas neizklausītos neparasti, bet aizraušanos ar alus brūvēšanu ietekmē nevien Laura profesija, bet arī otrs viņa hobijs – akvārijas. Akvārija hobijs man sākās uzturēt akvāriju, dzīvo akvārijā ar dzīviem augiem. Sākās, man liekas, apmēram 12 gadus atpakaļ, es vairs arī neskaitu tik daudz. Un tas sākās arī ar tādu, ka, ko tu gribi dzimšanas dienā, man paprasīja. Uzdāvini man akvāriju. Pirmais akvārijas atnāca tāds ar ziliem akmentiņiem, zelta ziltiņām, un 2 nedēļu laikā tas pārvērtās par to, ka visus zilos akmentiņus izmet ārā, ielika iekšā dabīgos augus, un jau tas aizgāja arī tā pārauga tādā līmenī, kad tas akvārijas, tā vide, ko es uzturu tajā akvārijā, tur ir CO2 gāze, tur ir 2 filtri iekšā, tur ir automātiskā barošana priekš augiem ar dažādiem sāļiem dažādās dienās. Gaisma slēdzas iekšā ārā pati no sevis konkrētajā laikā, ūdeni mainu katru nedēļu. Tas ir tas otrs hobijs, jā, bet viņš ļoti labi saskan kopā ar alus hobiju, tāpēc, ka man nav sveša ūdens ķīmija. Viens no svarīgākajiem elementiem, kas tev alu ir ūdens, un tas ūdens ir 95% no tā alus. Un tev ir jāsaprot tā ūdens ķīmija,
lai tu varētu brūvēt alu, brūvēt alu var arī ar krānaūdeni, un viņš būs dzerams. Vai viņš nopelnīs medaļas, tas ir cits jautājums. Man patīk darīt visu kā pēc grāmatas. Lauris par alus brūvēšanu zina ļoti daudz, un pats iesmēja par to, ka pirmo mājas alu pirms dažiem gadiem 3x3 sajietā alus brūvēšanas ieviras laikā uzvārīja viņa sieva. Uzvārīja mūsu ģimenē pirmo alu sieva. Un tad, kad mums beidzās tas sajiets, un pēc 2 nedēļām alus bija jau principā nogatavināts un uzgāzēts, mēs to pudeli atkartījām pie kaimiņiem, es pagaršoju, un pirmais, ko es pateicu sievai, klausies, bet es taču varu labāk. Viņš ir garšīgs, bet es taču varu labāk. Uzvārīt dzeramu alu ir viegli. Alus pats pēc sevis, pēc būtības, kā process, alus vārīšanas process ir ļoti vienkāršs. Cik tu viņu gribi sarežģīt jau, un cik tu padziļināti tajā gribi iet visā iekšā, tas jau ir atkarīgs no paša aldera. Vecās senlatviešu metodes, tās ir ļoti primitīvas, un teiksim tā, pat nav obligāti alus nav bijis jāvāra. Viņu koka traukos noturēja un izvilka cukurus tik, cik vajadzēja, un pievienoja apiņus, un reizēm, ka pat apiņu nebija kaut ko citu, varēja pievienot klāt kaut kādas zāles, kas dod to rūgtumu. Aldars atzīst, ka pats nav liels alus dzērājs, un aizrautība ar tā brūvēšanu ir saistīta ar viņām mītošo sacensības garu, vēlmi izzināt procesu līdz galam, attīstīt to un uzlabot. Tas ir mans alus vārīšanas pieejams. Es to alu vāru konkursiem, es to alu vāru tā, lai garšotu cilvēkiem, kuriem es to alu atdodu. Pārsvarā es viņu vāru un atdodu draugiem, kas iztukšo manas muciņas. Un jo ātrāk tā muciņa iztukšojas, jo ātrāk es varu pieiet pie nākamās vārīšanas reizes un vai nu uzlabot to, kas esmu vārījis iepriekš, vai nu pieķerties pie kādas jaunas receptes. Pagājušajā gadā es dabūju Īrijā gada brūvētāja titulu. Kā es pie viņa tiku, konkursā Īrijā var iesniegt 5 alus, manas izvēles, jebkurus no tiem 120, ja? Pēc manas izvēles un saņemt tad, vērtējumus, rezultātus, atsauksmes, ko kā uzlabot. Ja? Un man tas bija pilnīgi negaidīti, jo tajā brīdī, kad es saņēmu tās medaļas, es alu vārīju tikai 1,5 gadu. Ja tu kā brūvētājs no 5 iespējamiem aliņiem saņem 4 zeltus, tad vadītājiem, tā konkursa vadītājiem nekas cits neatliek, kā tev iedot arī labākā vārītāja titulu. Ja? Esmu piedalījies pagaidām nepārāk daudz. Man liekas, kaut kādas 6 vai 7 konkursos. Uz Lielbritānijas esmu sūtījis 2 reizes, uz Skotijas esmu sūtījis 1 reizi aliņu. Esmu uz Franciju sūtījis, un arī Somi bija pagājušajā gadā uztaisījuši alus Eirovīziju. Savā kategorijā es biju iesūtījis čehu lāgeri, un tas čehu lāgers bija atzīmēts kā vislabākais lāgers no visiem iesūtītajiem. Tā ir tā motivācija vārīt kaut ko, kas ne tikai garšīgs, bet stilistiski ir pareizs, vēsturiski ir pareizs un tiek novērtēts attiecīgi arī konkursos. Lai uzzinātu vietējo pieredzi, Lauris ir kļuvis arī par savu reģionu alus darītāju kluba biedru. Klubs mums saucās We County Brewers. Tas ir konkrēta reģiona klubs. Mēs esam principā 2. lielākais klubs Īrijā. Kā es iestājos klubā, man tas izmainīja daudz ko, jo tāpēc, ka līdz klubam es tāds vientuļiešu vilks biju. Vārīju viens pats, baudīju viens pats, varbūt kaimiņam, varbūt vēl kādam, ja? Un tad, kad es iestājos klubā, tad tas uzņēma apgriezienus. Ja tev ir automātiski atverās durvis pie cilvēkiem, kas to alu vāra gadu desmitiem. Ja? Mēs katru mēnesi satiekamies un vedam savus alus, un mēs katrs viņu tā klubā iekšēji tā kā vērtējam un
atskaitāmies par to, cik tas tuvu, cik tas tālu no stila, varbūt ir kaut kādas blaknes, jo tas arī ir blakus parādības alū, kas var ievazāties caur infekcijām, caur nepareizajiem fermentēšanas procesiem, temperatūrām vai pat vārīšanu. Ja? Viņas arī ir jāatpazīst. Ja? Un tas tev automātiski atver tās klubs, atver durvis, tev to pieeju pie tās informācijas, pie tās vērtēšanas, un tā ir uzreiz izaugsme. Tu saproti, tu uztver to, un tu zini, kā savu procesu kaut kur izmainīt, lai to alu uzlabotu beigās. Lai kustētos dzīvē uz priekšu, vajag kaut kā sevi nodarbināt. Tas, kā tu sevi nodarbini, ir tavi hobiji. Tas ir mans hobijs, un tas manā uztverē ir ļoti piemērots man hobijs, tāpēc, ka tā ir pastāvīga sacensība, pastāvīgi kaut ko vajag uzlabot, un tur ir vajadzīga ļoti liela pacietība, jo tāpēc, kad es šodien vāru alu, bet cik viņš ir labs, es tikai sapratīšu varbūt pēc 4-5 nedēļām, ja? Un cik viņš ir atzīts, vai varētu būt atzīts, es varētu saprast varbūt tikai pēc mēneša, vai pēc 3 vai pēc 4, vai varbūt tad, kad es vāru alus kaut kādu konkrētu konkursu, varbūt tikai pēc pusgada es sapratīšu, vai pēc gada. Man tā ir meditācija. Es strādāju no mājām pirmdiena līdz piekdiena, ofisa krēslā pie 3 ekrāniem un urbjos cauri datiem. Un šis ir, es sestdienā vienkārši svaigā gaisā ārā ņemos pats ar sevi un tikai ar sevi. Tā es atrodu savu mieru. Tā es balansēju savu darbu, ģimenes dzīvi un mentālo veselību, kas nav mazsvarīgi šajās dienās, sevišķi vīriešu cilvēkam.